Ko es varu pateikt? Skaista muzika, skaists gravējums. Mašīna arī neko tāda. Kas tur ir rakstīts? Tas ir ar roku veikts gravējums. Nezinu, kas tur ir par pārklājumiem, kādā veidā viņi to ir pārklājuši un kā viņi dabūja to visu tekstūru. Bet tur ir faktiski, jā, tāds ar cilni uztaisīts. Don't touch. Okay, diezgan loģiski. Faktiski tas, kas ir jāsaprot par to, ka tas ir tāds liels juvelieru izstrādājums. Kur atzīmē, meistars atzīmē ar dzilni, kur izgriež, rotējoši instrumenti, ar kuriem vienkārši neskarties. Vēlreiz neskarties. Tā. Tas, ko gribu teikt, ka Amerikā ir diezgan bieži un izplatīti, ka taisa gravējumus gan uz mašīnu dzinējiem, pākiem, iespējams arī uz kaut kādām mašīnas detaļām, bumperiem, spīdīgiem, kaut ko tādu. Tā kā, jā, tas ir ļoti pieprasīts un feins dizains. Tā kā, lūk, feini, kad ar to nodarbojos arī šādā veidā. Ceru, ka mēs arī ne tikai šautenes varēsim vai ieročus šādi apgravēt, bet kad šī kustība ies bišķiņ tālāk.